Labdien, dāmas un kungi! Laipni lūdzam Cepter pasaulē, veselības, elegances un skaistuma pasaulē. Mani sauc Džons Smits, esmu kompānijas Cepter International pārstāvis. Pirms sākt savu šīs dienas prezentāciju, es gribētu izmantot šo iespēju un pateikties mūsu laipnajiem saimniekiem, kuri ir palīdzējuši mums visiem šodien sapulcēties. Tāpēc es gribētu pasniegt viņiem vērtīgu dāvanu no kompānijas Cepter. Dāmas un kungi, man ir tas gods pastāstīt jums par Cepter veselības misiju, kuras mērķis ir ilgāka dzīve. Cepter ir globāla misija un globāls fenomens. Kāpēc fenomens? Tāpēc, ka ik pēc 10 sekundēm kaut kur pasaulē sākas jauna Cepter prezentācija. Dienā notiek aptuveni 8640 prezentāciju. Šodien es gribētu pastāstīt par Cepter brandiem, kas iekarojuši pasauli, it īpaši par iespēju pareizi pagatavot veselīgus ēdienus ilgākai un veselīgākai dzīvei. Cepter ir izstrādāta patentēta sistēma, unikāls un ilglaicīgs risinājums, ko jums piedāvā Cepter Home Art. Bez tam viens no Cepter brandiem, Cepter Medical, piedāvā Bioptron, revolucionāru medicīnas tehnoloģiju, fantastisku sasniegumu gaismas terapijā, patentētu, klīniski testētu, atzītu un certificētu Šveicē ražotu medicīnisku ierīci gaismas terapijai. Bez tam mums ir arī Cepter Šveicē izgatavota augstas klases kosmētika un Cepter Luxury elegantie produkti. Noteikti jāpiemina arī Cepter Home Care ar tā ūdens un gaisa attīrīšanas un mājas higienas sistēmām. Visiem Cepter produktiem raksturīgs augsts kvalitātes līmenis. Tie ir izgatavoti rūpējoties par mūsu veselību un skaistumu. Visi šie produkti tiek ražoti 7 Cepter rūpnīcās. Kompānijai Cepter pieder vairāk nekā 320 000 kvadrātmetru ofisu telpu. Tā ir pārstāvēta 5 kontinentos un vairāk nekā 40 valstīs. Kompānijā strādā vairāk nekā 130 000 konsultantu. Ik gadus mūsu prezentācijas apmeklē vairāk nekā 65 miljoni cilvēku. Protams, Cepter International īpaši lepojas ar to, ka vairāk nekā 80 miljoni apmierinātu lietotāju ir iegādājušies vairāk nekā 760 miljonus produktu. Šīs dienas prezentācijas tēma ir veselīgs ēdiens, ilgāka dzīve. Vai mēs ēdam pareizi un veselīgi? Nē. Zinātniski un medicīniski pierādīts, ka nepareiza un neveselīga diēta ir visu hronisko slimību galvenais iemesls. Savukārt nepareiza un neveselīga uztura cēlonis ir nepareiza ēdienu gatavošana. Pareizai veselīga ēdiena pagatavošanai, ilgākai un veselīgai dzīvei Cepter ir izstrādājusi patentētu sistēmu, unikālu un ilglaicīgu risinājumu. Ātrāk, vieglāk, lētāk, veselīgāk un garšīgāk. Droši vien jūs šaubāties par to, vai tas vispār ir iespējams. Tas ir iespējams. Šodien mēs jums atklāsim šos noslēpumus. Cepter misija pauž veselīgs ēdiens, ilgāka dzīve. Uzturs var dziedēt, un tam būtu jākļūst par mūsu zālēm. Taču mēs visi labi zinām, ka pārtika var nopietni apdraudēt mūsu dzīvību un veselību. Hipokrats, grieķu zinātnieks, medicīnas tēvs, kurš dzīvoja 4. un 5. gadsimtā pirms mūsu ēras, mēdza teikt: lai jūsu uzturs ir jūsu zāles, lai jūsu zāles ir jūsu uzturs. Šodien, 2500 gadus vēlāk, mēs zinām, ka mūsu dzīves kvalitāte un ilgums lielā mērā ir atkarīgi no pareiza un veselīga uztura. Tāpēc tagad, vairāk nekā jebkad, pasaulē ir vajadzīga Cepter veselības misija. Ēdiet veselīgi, dzīvojiet ilgi. Zinātniski un medicīniski pierādīts, ka nepareiza un neveselīga diēta ir visu hronisko slimību, aptaukošanās, diabēta, paaugstināta asinsspiediena, sirdsdarbības traucējumu, vēža galvenais iemesls. Šīs slimības 70% nāves gadījumu cēlonis ASV un 60% visā pasaulē. 60% aptaukošanās un 15% diabēta gadījuma cēlonis ir tieši nepareiza uztura rezultāts. Pie augsta asinsspiediena nepareizs uzturs noved 75% gadījumu. 40% gadījumu tas izraisa sirds un asinsvadu slimības, bet 62% gadījumu pat vēzi. Ikdienas tikai ASV vien mirst 320 cilvēku, kuru nāves cēlonis ir uztura radītas slimības. Nepareizs, neveselīgs uzturs ir galvenais aptaukošanās cēlonis.
Tā ir īsta globāla epidēmija, kas kļūst par elpošanas problēmu, ceļu, locītavu un muguras sāpes, samazināta kustīguma, nopietnu psiholoģisko traucējumu, osteoartrīta, neauglības, aknu slimību, diabēta, aterosklerozes, paaugstināta asinsspiediena, sirdsslimību, infarktu, insultu un vēža cēloni. Pasaulē šobrīd no aptaukošanās cieš 2 miljārdi cilvēku. Aprēķināts, ka 2025. gadā to skaits sastādīs 3,6 miljārdus. Biedējoši, vai ne? Pēdējo 30 gadu laikā dubultojusies bērnu aptaukošanās, kas bieži vien noved pie aptaukošanās uz visu mūžu ar fatālām sekām veselībai. Kāpēc tā? Galvenokārt nepareiza, neveselīga uztura dēļ. Nepareizs, neveselīgs uzturs ir arī galvenais diabēta, smagas un bīstamas slimības cēlonis. Kāpēc bīstamas? Diabētam praktiski nav izteiktu simptomu, taču tas izraisa nieru mazspēju, diabēta čūlas, aklumu, locekļu amputāciju, infarktus un insultus. Diabēta rezultātā ik pēc 10 sekundēm mirst viens cilvēks. Tas viss galvenokārt notiek nepareiza, neveselīga uztura dēļ. Tātad nepareizs, neveselīgs uzturs ir galvenais aterosklerozes, hronisku progresējošu un deģeneratīvu asinsvadu slimības cēlonis. Šādi izskatās veseli asinsvadi. Pareizs uzturs pasargā asinsvadus un uztur tos veselus, taču, ja mēs patērējam uzturā pārāk lielu daudzumu tauku, sāls un cukura, sākas saslimšana. Tāda izskatās saslimšanas sākotnējā stadija. Uz asinsvadu sieniņām sāk uzkrāties slāņi. Ja mēs turpinām lietot neveselīgu uzturu, tas noved pie paaugstināta asinsspiediena, tahikardijas, trombozes, aterosklerozes. Šādi izskatās slimības tālākā attīstība. Slāņi uz asinsvadu sieniņām kļūst arvien biezāki un biezāki. Ja mēs vēl ar vienu turpinām bezatbildīgi izturēties pret savu veselību, mēs varam saskarties ar stenokardiju, išēmiju, insultu vai sirdslēkmēm. Šāda ir slimības aina tās kritiskajā stadijā. Jūs redzat, ka slāņi, kas sakrājušies uz asinsvadu sieniņām, ir gandrīz noslēguši asinsvadu. Ateroskleroze vienmēr noved pie paaugstināta asinsspiediena un kļūst par sirdsslimību cēloni 95% gadījumu. Savukārt sirdsslimības ir slepkava numur 1 visā pasaulē. Kāpēc tā? Galvenokārt nepareiza, neveselīga uztura dēļ. Nepareizs, neveselīgs uzturs ir arī galvenais paaugstināta asinsspiediena un sirdsslimība cēlonis. 1,5 miljārdi cilvēku cieš no paaugstināta asinsspiediena, klusā slepkavas. Kāpēc šī saslimšana tiek dēvēta par kluso slepkavu? Gadiem ilgi tā nerāda nekādus vērā ņemamus simptomus, taču apdraud vitāli svarīgus iekšējos orgānus – sirdi, plaušas un nieres, izraisot pavājinātu cirkulāciju, smadzeņu darbības pasliktināšanos, insultus un sirdslēkmes. Pārbaudiet savu asinsspiedienu, ķermeņa masas indeksu un tauku procentuālo daudzumu ar Cepter Vital sistēmas palīdzību. Tas nav grūti un var glābt jūsu veselību. Sirdsslimība rezultātā līdz 2040. gadam no tām mirs 500 miljoni cilvēku, ja nemainīs savu uzturu. Salīdzinājumam jāpiebilst, ka Eiropas valstu kopējais iedzīvotāju skaits ir 500 miljoni. Nepareizs, neveselīgs uzturs ir arī galvenais jebkāda tipa vēža cēlonis 62% gadījumu. Tas ir gandrīz tieši saistīts ar rasnās zarnas vēzi, kura iemesls gandrīz 100% gadījumu ir nepareizs, neveselīgs uzturs. Vēzis ir bīstama slimība, kas uzbruk un iznīcina visus orgānus – smadzenes, plaušas, nieres, aknas, kaulus, prostatu, vēdaru, krūtis, žultspūsli, endometriju un dzemdes kaklu. Vēzis parasti tiek diagnosticēts tad, kad jau ir par vēlu, bieži vien pēdējā neārstējamā stadijā. Noslēgumā viens no svarīgākajiem jautājumiem ir, kas ir nepareizs, neveselīgs uzturs, kas izraisa visas hroniskās slimības ar tik nopietnām sekām. Nepareizs, neveselīgs uzturs ir galvenais visu hronisko slimību cēlonis. Faktiski tās ir nepareizas ēdienu gatavošanas sekas. Ko mēs darām? Mēs gatavojam ēdienu vārošā ūdenī, augstā temperatūrā un cepam bīstamos pārkarsētos taukos. Rezultātā mēs ēdam pārāk daudz tauku, pārāk daudz sāls, pārāk daudz cukura, pārāk daudz sabojātu produktu, pārāk daudz kaloriju. Mēs lietojam uzturā ēdienus ar zemu uztura un bioloģisko vērtību. Tajos ir pārāk maz uzturvielu, vitamīnu, minerālu, proteīnu, mikro un makroelementu, ēdienu organoleptiskās īpašības, krāsa, forma, tekstūra un aromāts ir zudušas. Ēdiens ir neveselīgs nepareizas ēdienu pagatavošanas dēļ, it īpaši sliktas kvalitātes virtuves trauku dēļ. Mēs ēdam neveselīgus ēdienus nepareizas ēdienu pagatavošanas dēļ.
Mēs nevajadzīgi vārām produktus augstā temperatūrā vārošā ūdenī, kas iznīcina 90% uzturvielu. Vārošs ūdens iznīcina uztura un bioloģisko vērtību un svarīgākās uzturvielas – vitamīnus, minerālus, proteīnus, mikro un makro elementus. Vārošs ūdens ēdienu padara nederīgu un bezgaršīgu, jo zūd tā organoleptiskās īpašības – krāsa, forma, tekstūra un aromāts. Tā kā uzturvielas un organoleptiskās īpašības ir zudušas, mēs ēdam lielāku daudzumu ēdiena, kas nav barojošs. Kāpēc? Lai kompensētu būtiskās uzturvielas. Lai padarītu nederīgo ēdienu garšīgāku, mēs pievienojam sāli un garšvielas, kas arī negatīvi ietekmē veselību. Vai tā nav? Kāpēc mēs vārām dārzeņus, kuru sastāvā ir 90% ūdens, iznīcinot svarīgās uzturvielas? Vienkārši tāpēc, ka nevēlamies sabojāt sliktas kvalitātes virtuves traukus. Tas ir bīstami mūsu veselībai, turklāt dārgi. Jebkurā gadījumā tam nav nekādas jēgas. Mēs ēdam neveselīgus ēdienus nepareizas ēdienu pagatavošanas dēļ. Mēs tos nevajadzīgi cepam augstā temperatūrā bīstamos pārkarsētos traukos, kas negatīvi iespaido mūsu veselību. Gaļa smaržo daudz labāk nekā tauki, kuros tā cepta. Pārkarsēti tauki iznīcina uztura un bioloģisko vērtību, svarīgākās uzturvielas, vitamīnus, minerālus, proteīnus, mikro un makro elementus, un rada tauku transskābes, kas bīstami ietekmē mūsu veselību. Pārkarsēti tauki padara ēdienu nederīgu un bezgaršīgu, jo tā organoleptiskās īpašības, krāsa, forma, tekstūra un aromāts ir zudušas. Cepot pārkarsētos taukos, gaļa saraujas par 30%. Lai padarītu šo nederīgo ēdienu garšīgāku, mēs pievienojam sāli un garšvielas, kas arī negatīvi ietekmē veselību. Tauki, ko cepot pievienojam ēdienam, tiek izmantoti tikai karstuma nodošanai no trauka uz ēdienu. Vienkārši, lai nesabojātu sliktas kvalitātes traukus un novērstu ēdiena piedegšanu. Tauku sakarsēšanas procesā rodas akroleīns, ļoti kancerogēna, brūna, viegli uzliesmojoša viela ar indīgu smaku. To iespējams atrast ēdienā, uz trauka un gaisā. Tagad es gribētu jums pajautāt, vai jūs vēlētos dzert vai ēst šo kancerogēno vielu? Esmu pārliecināts, ka nē, taču paši to nezinādami, mēs to vienmēr ēdam kopā ar cepto ēdienu. Tā ikdienas atrodas mūsu cepampannā. Mēs to patērējam ēdot ceptas olas, kartupeļus frī, ceptu gaļu vai ceptus kalmārus. Faktiski mēs ikdienas indējam sevi katru dienu. Tas ir bīstami un dārgi. Tam taču nav nekādas jēgas, vai ne? Kāpēc mēs gatavojam un ēdam šo nederīgo, bīstamo un kancerogēno ēdienu? Pirmkārt, mēs lietojam sliktas kvalitātes traukus. Rezultātā mums nākas vārīt ēdienus vārošā ūdenī, augstā temperatūrā un cept bīstamos sakarsētos taukos, lai nesabojātu traukus un pasargātu ēdienu no piedegšanas. Sliktas kvalitātes trauki ir mūsu veselības ļaunākais ienaidnieks. Kādi materiāli visbiežāk tiek izmantoti šo trauku ražošanai? Keramika, stikls, alumīnija, tērauds, emalja, pretpiedeguma pārklājums. Kādas ir šo virtuves trauku un materiālu īpašības? Tie neizplata siltumu vienmērīgi, ēdiens viegli piedeg, trauki bieži oksidējas un rūsē, maina krāsu. Bez tam šie trauki ir poraini un saglabā ēdiena atliekas un smaku, tos ir sarežģīti mazgāt un uzturēt kārtībā, tie viegli lūst, tāpēc bieži jāmaina. Šie trauki nav ekoloģiski nekaitīgi, izraisa alerģisku reakciju. Turklāt pētījumi ir pierādījuši, ka pretpiedeguma pārklājums un tam līdzīgi materiāli ir kancerogēni. Rodas loģisks jautājums. Vai vispār pastāv pareizs veids, kā pagatavot veselīgus ēdienus, izmantojot virtuves traukus vai materiālus, kas nepiedar pie iepriekš minētajiem? Atbilde ir jā. Šāds paņēmiens pastāv. Risinājums meklējams Cepter sistēmā. Cepter sistēma – unikāls un ilglaicīgs risinājums pareizai veselīgu ēdienu pagatavošanai. Ātrāk, vieglāk, lētāk, veselīgāk un garšīgāk. Cepter izcilais metāls, Cepter tehnoloģija, Cepter dizains. Cepter izcilais metāls 316L. Visā pasaulē Cepter izcilais metāls 316L, kas tiek izmantots Cepter Masterpiece Cookware virtuves trauku izgatavošanai, pareizai un ilglaicīgai veselīga ēdiena pagatavošanai, nodrošina izcilu funkcionalitāti, kā arī visdažādākās priekšrocības jūsu veselībai. Tas vienmērīgi izplata siltumu un ēdiens nepiedeg. Trauki ir noturīgi pret koroziju, nemaina krāsu, nav poraini un nesaglabā ēdienu smaržu. Tos ir viegli lietot, tīrīt un apkopt, tie ir ilgstošai lietošanai.
Tie ir noturīgāki pret fizisko un ķīmisko iedarbību, ekoloģiski un nekaitīgi, neitrāli un neizraisa alerģisku reakciju. Turklāt tiem ir neierobežota garantija. Šis materiāls tiek izmantots tikai gadījumos, kad nepieciešama augstākā kvalitāte – medicīnā, implantu, protēžu, ķirurģisko instrumentu ražošanai, industrijā, ekskluzīvu pulksteņu, automašīnu un jahtu ražošanā. Cepter izcilais metāls 316L ir ideāls risinājums pareizai ēdiena gatavošanai, ilgākai un veselīgai dzīvei. Cepter tehnoloģija un dizains pareizai un ilglaicīgai veselīga ēdiena pagatavošanai, ilgākai un veselīgai dzīvei. Ēdienus iespējams vārīt ūdenī, ja nepieciešams, taču lielāko daļu produktu var gatavot bez ūdens. Cepšana bez taukiem vienmēr zemā temperatūrā. Kāpēc? Lai saglabātu ēdiena uztura un bioloģisko vērtību un organoleptiskās īpašības. Cepter akuterālais kompaktais dibens. Cepter patentētais trīskāršais akutermālais dibens ir Cepter veselīgu ēdienu pareizas pagatavošanas sistēmas galvenais elements. Tas ir izgatavots no 3 viegla metāla slāņiem – induktīva un akumulējoša konduktīva. Tas ir kompresēts presē, kas nodrošina vairāk nekā 2000 tonu spiedienu. Akutermālais dibens nav salīmēts vai salodēts. Tas ir neiznīcināms, kompakts un nedeformējas pēc lietošanas. Cepter akutermālais kompaktais dibens akumulē enerģiju un nodod siltumu produktiem ātri un vienmērīgi. Tāpēc ēdiens tiek pagatavots zemākā temperatūrā. Šādi iespējams ekonomēt līdz 70% produktu un enerģijas. Paredzēts jebkādiem siltuma avotiem, ieskaitot indukcijas plīti. URA – revolucionāra pretpielipšanas tehnoloģija. Tā padara Cepter virtuves trauku iekšieni cietāku, nelietojot keramiku, teflonu vai citu indīgu vai bīstamu pārklājumu. URA nepakļauj riskam jūsu veselību. Tā ir neiznīcināma, nodrošina ilgstošu eksploatāciju, pilnīgi droša un neļauj ēdienam piedegt. Cepter vāciņš ir smags, tas neļauj nekam izkļūt no katla. Tiek nodrošināts slēgtais cikls. Ēdiens tiek pagatavots pats savā sulā, kas saglabājas katlā. Tvaiki, ko izdala katlā esošie produkti, paceļas augšup. Vāciņš vienmēr ir vēsāks nekā katls, tāpēc tvaiki kondensējas, nonākot saskarē ar vāku. Process atkārtojas atkal un atkal, līdz ēdiens ir pagatavots. Starp katla malu un vāku izveidojas ūdens izolācija, tāpēc katls ir hermētiski slēgts. Vāks ir piemērots visiem Cepter katliem un daudzfunkcionāliem elementiem. Cepter katla sieniņas ir izgatavotas no Cepter metāla 316L un vienmēr ir vēsākas nekā katla dibens. Šādā veidā tiek nodrošināta uzturvielu šķidruma kondensācija un slēgtais cikls. Cepter katla mala ir izstrādāta tā, ka nekas nevar pārlīt pāri katlam. Vai redzat? Tieši tāpat kā vāks. Tas vienmēr ir vēsāks nekā katla dibens un vienmēr saglabājas tīrs. Cepter rokturi ir ergonomiski, tie nekad nepārkarst. Izstrādāta arī Cepter termokontrole, kas nodrošina ideālu ēdiena gatavošanas procesu, nepaceļot katla vāku. Protams, tiek ekonomēts jūsu laiks un enerģija. Turklāt ēdiens tiek pagatavots pats savā sulā, daudz veselīgāk. Tagad mēs demonstrēsim Cepter izcilos instrumentus pareizai un ilglaicīgai veselīga ēdiena gatavošanai, ilgākai un veselīgai dzīvei. Mēs piedāvājam jūsu uzmanībai Cepter sistēmu pareizai un ilglaicīgai veselīga ēdiena gatavošanai, ilgākai un veselīgai dzīvei, gatavojot ēdienus bez ūdens. Ātrāk, vieglāk, lētāk, veselīgāk un garšīgāk. Gatavojot ēdienu bez ūdens, ievietojiet svaigus noskalotus produktus augstā katlā, atstājot 1/4 katla tukšu vai atstājot brīvus lielākais 3 cm no katla malas. Nosedziet katlu ar vāku un uzlieciet uz augsta sildriņķa. Pēc tam ieslēdziet vidēju vai maksimālu karsēšanas līmeni. Kad termokontroles bultiņa uz skalas sasniedz zaļās zonas vidusdaļu, nogrieziet karsēšanu līdz minimumam. Ēdiens tiek gatavots pats savā sulā, kas saglabājas katlā. Tvaiki, ko izdala katlā esošie produkti, paceļas augšup. Vāciņš vienmēr ir vēsāks nekā katls, tāpēc tvaiki kondensējas, nonākot saskarē ar vāku. Process atkārtojas atkal un atkal, līdz ēdiens ir pagatavots. Tas ir slēgtais cikls. Ūdens izolācija, kas izveidojas starp katla malu un vāku, hermētiski noslēdz katlu. Ēdiens ir gatavs aptuveni 20 minūšu laikā. Jūs redzēsiet, ka ēdiens, kas pagatavots bez ūdens, izskatās daudz labāk, jo saglabājas tā krāsa, forma un tekstūra.
Tas ir garšīgāks, jo saglabājas dabiskais aromāts. Tas ir veselīgs, jo saglabājas uztura un bioloģiskā vērtība. Ēdiens nepiedeg, un tas nav kancerogēns. Cepter ekonomē produktus, enerģiju, laiku un naudu. Taču svarīgākais ir tas, ka Cepter pasargā jūsu veselību. Cepter sistēma – cepšana bez taukiem pareizai un ilglaicīgai veselīga ēdiena gatavošanai, ilgākai un veselīgai dzīvei, gatavojot ēdienus bez ūdens. Ātrāk, vieglāk, lētāk, veselīgāk un garšīgāk. Cepot bez taukiem, gaļu vienmēr lieciet vispirms sakarsētā katlā. Nolieciet tukšu nosegtu katlu uz sildriņķa ar ieslēgtu maksimālu karsēšanas režīmu un ļaujiet tam sakarst līdz 4 minūtēm. Katls ir gatavs cepšanai, kad termokontroles bultiņa ir sasniegusi zaļās zonas vidusdaļu vai gadījumā, ja ūdenspilieni, ko jūs iepilināt katlā, rada pērlīšu efektu. Vienmēr ielieciet gaļu tukšā sakarsētā katlā un piespiediet, lai tā pieliptu. Pēc 30 līdz 60 sekundēm apgrieziet gaļas gabalu un atkal piespiediet. Atstājiet gaļu katlā, līdz tā gatava. Samaziniet karsēšanu līdz minimumam, izslēdziet vai noņemiet katlu no sildriņķa. Izmantojiet vāciņu atbilstoši tam, kādu cepšanas metodi esat izvēlējušies. Cepšanas process ir pabeigts aptuveni pēc 10 minūtēm. Jūs redzēsiet, ka produkti, kas cepti bez taukiem, izskatās daudz labāk, jo saglabājas tā krāsa, forma un tekstūra. Tas ir garšīgāks, jo saglabājas dabiskais aromāts. Tas ir veselīgs, jo saglabājas uztura un bioloģiskā vērtība. Produkti nesaraujas, nekas neiet zudumā, tie nepielīp pie katla un nepiedeg. Neizdalās bīstami tauki, tauku transkābes, ēdiens nesatur akroleīnu, tas nav kancerogēns. Cepter ekonomē produktus, enerģiju, laiku un naudu, taču svarīgākais ir tas, ka Cepter pasargā jūsu veselību. Cepter izcilā sistēma, daudzfunkcionālie dažādu formu un izmēru elementi ar speciālo akutermālo kompakto dibenu pareizai un ilglaicīgai visdažādāko ēdienu pagatavošanai. Kā redzam, sistēmā iekļauti dziļie katli, kastroļi, cepampannas, kvadrapanna, ovālie katli un vokpanna. Tiem, kas dod priekšroku austrumu virtuvei. Pieejama arī Cepter Syncro-Click. Pareizai un ilglaicīgai veselīgu ēdienu pagatavošanai bez ūdens, bez taukiem, vienmēr ātri un pareizi pagatavoti veselīgi ēdieni. Patentēta un 100% droša, viegla un vienlaikus strauja gatavošana. Ātrāk, taču veselīgi. Tiek ekonomēti produkti un saglabātas uzturvielas. Karstums tiek saglabāts katlā uz ilgu laiku. Ar tā palīdzību iespējams hermētiski slēgt Cepter katlu tikai ar 2 pirkstu palīdzību. Tas ir piemērots dažādiem Cepter katliem un viegli mazgājams. Cepter Syncro-Click ekonomē 80% laika un 60% enerģijas. Ātrāk, vieglāk, drošāk, lētāk, veselīgāk un garšīgāk. Cepter daudzfunkcionālie elementi pareizai un ilgstošai veselīga ēdiena pagatavošanai. Sagatavošana, vārīšana, cepšana, pasniegšana un uzglabāšana. Izstrādāti daudzfunkcionāli vāciņi, daudzfunkcionāli sieti, dziļas un seklas daudzfunkcionālas bļodas, rīves un grozi. Cepter daudzfunkcionālie vāki ir piemēroti visiem Cepter katliem un daudzfunkcionālajiem elementiem. Tos iespējams izmantot mazgāšanai un sagriešanai, vārīšanai un cepšanai, ērtai ēdienu uzglabāšanai katlā, kā arī pilda universālu palikņu lomu. Kā redzat, ir praktiski neiespējami, ka kaut kas varētu izkļūt no katla. Vākus iespējams izmantot arī pasniegšanai galdā vai ēdienu uzglabāšanai. Daudzfunkcionālos sietus iespējams izmantot mazgāšanai un sagriešanai, nosusināšanai, gatavošanai savietojamajā sistēmā, 2 vai 3 ēdienu vienlaicīgai pagatavošanai uz viena sildriņķa zemākā temperatūrā. Šādi mēs ekonomējam enerģiju, produktus un laiku, taču svarīgākais ir tas, ka mēs ēdam veselīgus ēdienus. Tāpat kā citus Cepter daudzfunkcionālos elementus, arī dziļās daudzfunkcionālās bļodas iespējams izmantot mazgāšanai un sagriešanai. Tās iespējams izmantot 2 ēdienu pagatavošanai vienlaikus. Tās ir piemērotas ne tikai ēdienu pasniegšanai, bet arī uzglabāšanai. Tās var izmantot kā vāciņu un katla apjomu palielināšanai vai ēdienu praktiskai uzglabāšanai. Bļodas iespējams viegli un droši noņemt, izmantojot atsūknēšanas pogu. Vai redzat? Bez tam bļodas var izmantot kā karstuma avotu, gatavojot 3 ēdienus vienlaikus. Mēs izmantojam dziļās daudzfunkcionālās bļodas, savienojamajā sistēmā 2 vai 3 ēdienu vienlaicīgai pagatavošanai uz viena sildriņķa, zemākā temperatūrā. Šādi mēs ekonomējam enerģiju, produktus un laiku, taču svarīgākais ir tas, ka mēs ēdam veselīgus ēdienus.
Daudzfunkcionālās servēšanas bļodas iespējams izmantot mazgāšanai un sagriešanai un gatavošanai savienojamajā sistēmā, kā jūs redzat. Tāpat tās tiek izmantotas ēdienu uzsildīšanai un pasniegšanai, taču jūs varat ar tām arī nosegt traukus. Protams, tās ir piemērotas arī ēdienu uzglabāšanai. Ceptera daudzfunkcionālās rīves tiek lietotas produktu mazgāšanai, sarīvēšanai un sagriešanai tieši katlā. Tās ir piemērotas arī paplašināšanai, kā arī servēšanai un gatavošanai savienojamajā sistēmā, kas dod iespēju vienlaikus pagatavot 2 līdz 3 ēdienus uz viena sildriņķa zemākā temperatūrā. Šādi mēs ekonomējam enerģiju, produktus un laiku, taču svarīgākais ir tas, ka mēs ēdam veselīgus ēdienus. Daudzfunkcionālie grozi paredzēti mazgāšanai un nosusināšanai. Tos iespējams izmantot servēšanai, kā arī, protams, 2 vai 3 ēdienu vienlaicīgai pagatavošanai savienojamajā sistēmā uz viena sildriņķa zemākā temperatūrā. Šādi mēs ekonomējam enerģiju, produktus un laiku, taču svarīgākais ir tas, ka mēs ēdam veselīgus ēdienus. Un tagad pagaršosim. Ceptera sistēma pareizi pagatavot ēdieni bez taukiem garšīgāk un veselīgāk. Šādi izskatās gaļa. Ēdiens ir pievilcīgāks. Tā krāsa, forma un tekstūra ir saglabājušies. Ēdiens ir garšīgāks, jo saglabājies tā dabiskais aromāts. Ēdiens ir veselīgāks, saglabājušās tā uztura un bioloģiskās vērtības. Ēdiens nepiedeg, tajā nerodas akroleīns, tas nav kancerogēns. Tagad paskatieties uz šo diagrammu. Zaļā līnija norāda uz tauku dabisko saturu gaļā pirms tās pagatavošanas. Sarkanā līnija norāda uz tauku daudzumu pēc gatavošanas tradicionālajos sliktas kvalitātes traukos. Savukārt zilā līnija ataino rezultātu pēc gatavošanas ceptera traukos. Piemērā ar lielopa gaļu starpība sastāda 67%. Gatavojot gaļu tradicionālajos sliktas kvalitātes traukos, tauku daudzums tajā palielinās par 67%. Gatavojot vistas gaļu, šī starpība sastāda 51%. Starpība ir vēl labāk saskatāma piemērā ar olām, jo tradicionālajos traukos gatavotās olas satur 163% tauku, bet ceptera traukos gatavotās 90%. Starpība sastāda 81%. Ceptera garantē veselīgas un garšīgas maltītes un palīdz ekonomēt enerģiju, produktus un laiku. Taču svarīgākais ir tas, ka ceptera pasargā jūsu veselību. Veselīgs ēdiens, ilgāka dzīve. Un tagad pagaršosim. Ceptera sistēma pareizi pagatavot ēdienu bez taukiem, garšīgāk un veselīgāk. Kā redzat, ēdiens ir pievilcīgāks. Tā krāsa, forma un tekstūra ir saglabājušies. Ēdiens ir garšīgāks, jo saglabājies tā dabiskais aromāts, nepievienojot sāli un garšvielas. Ēdiens ir veselīgāks, saglabājušās tā uztura un bioloģiskās vērtības. Ēdiens nepiedeg, tajā nerodas akroleīns, tas nav kancerogēns. Tagad paskatieties uz šo diagrammu. Zaļā līnija norāda uz uzturvielu dabisko saturu produktos pirms to pagatavošanas. Sarkanā līnija norāda uzturvielu daudzumu pēc gatavošanas tradicionālajos sliktas kvalitātes traukos. Savukārt zilā līnija ataino uzturvielu daudzumu, kas saglabājas ēdienā pēc tā gatavošanas ceptera traukos. Kā redzat piemērā ar A vitamīnu, par 72% vairāk uzturvielu saglabājas ēdienā pēc tā pagatavošanas ceptera virtuves traukos. Vairāk nekā 252% kalcija saglabājas ēdienā pēc tā pagatavošanas ceptera virtuves traukos. 2,5 reizes vairāk. 0% dzelzs saglabājas, gatavojot produktus tradicionālajos sliktas kvalitātes traukos, taču ēdienā pēc tā pagatavošanas ceptera virtuves traukos saglabājas 83% dzelzs. Runājot par fosforu, starpība sastāda 336%. Ceptera garantē veselīgas un garšīgas maltītes un palīdz ekonomēt enerģiju, produktus un laiku. Taču svarīgākais ir tas, ka ceptera pasargā jūsu veselību. Veselīgs ēdiens, ilgāka dzīve. Ceptera izcilā daudzfunkcionālā sistēma sniedz vēl daudz vairāk. Nekas nepārpil pāri katla malai un nenotraipa plīti. To ir viegli mazgāt, tā ekonomē vietu un ir ļoti piemērota ēdiena glabāšanai. Patentēta sistēma pareizai un ilglaicīgai veselīgu ēdienu pagatavošanai, ilgākai un veselīgai dzīvei. Ceptera izcilais metāls, mūsdienīgās tehnoloģijas un modernais dizains.
droši, higiēniski un ekoloģiski nekaitīgi. Daudzfunkcionāla, paredzēta vairāku ēdienu vienlaicīgai pagatavošanai uz viena sildriņķa. Viegli lietot un apkopt, palīdz ekonomēt enerģiju, produktus un laiku. Taču svarīgākais ir tas, ka tā pasargā jūsu veselību. Daudzfunkcionāli, ekonomiski, ātri, viegli, veselīgi un garšīgi. Cepter virtuves trauki ne tikai pasargā jūsu veselību, tie ir arī neiznīcināmi, tāpēc tie palīdz jums ekonomēt naudu visu dzīvi. Par ekonomijas aprēķina pamatu izmantots 1000 eiro ieguldījums 4 cilvēku ģimenē. Paskatīsimies, kādi ir standarta izdevumi gadā ģimenei, kura gatavo ēdienus tradicionālajos sliktas kvalitātes traukos. Enerģijas izmaksas gadā sastāda 302 eiro. Ekonomija ar Cepter sastāda 70%, tātad 211 eiro. Taukvielu izmaksas gadā sastāda 174 eiro, bet ar Cepter jūs ekonomēsiet līdz 80%, jeb 139 eiro. Par gaļas produktiem gadā tiek izdoti 2110 eiro. Bet izmantojot Cepter, jo, kā mēs teicām, gaļas zuduma nav, tad ekonomija ar Cepter sastādīs 30%, jeb 633 eiro. Par dārzeņiem gadā tiek izdoti 675 eiro. Ekonomija ar Cepter sastāda 50%, jeb 338 eiro. Par vitamīniem gadā tiek izdoti 240 eiro. Taču lietojot Cepter, nav nepieciešamības iegādāties vitamīnus, jo produkti saglabā savas dabiskās uzturvielas. Tāpēc ekonomija veido 100%, 240 eiro. Par virtuves traukiem gadā tiek izdoti 90 eiro, bet lietojot Cepter, tie nav vajadzīgi, jo Cepter ir neierobežota garantija. Ietaupījums 100%, jeb 90 eiro. Gadā 4 cilvēku ģimene, kas gatavo ēdienu tradicionālajos sliktas kvalitātes traukos, izdod 3590 eiro. Ar Cepter šīs izmaksas sastāda 1940 eiro. Tātad ekonomija ar Cepter gadā veido 1650 eiro. Mēnesī izdevumi sastāda 300 eiro. Ar Cepter tikai 162 eiro, un ekonomija lietojot Cepter ir 138 eiro. Ar Cepter jūs vienmēr esat ieguvēji. Ienākumos ar Cepter jāiekļauj arī laiks un ūdens. Gadā 3300 eiro. 30 gadu laikā šī summa veido 99 000 eiro. Iedomājieties, ko jūs varētu izdarīt ar šo summu. Paskatīsimies, kāda ir peļņa ar Cepter, izņemot laiku un ūdeni. Šī summa sastāda 1650 eiro gadā. 30 gadu laikā uzkrājums sastāda 49 530 eiro. Iedomājieties, ko jūs varētu izdarīt ar šo summu. Kāda ir 1000 eiro vērtās Cepter sistēmas patiesā cena 4 cilvēku ģimenei? Mēneša iemaksa ir 83 eiro. Mēs jau teicām, ka ekonomija, izņemot laiku un ūdeni, veido 138 eiro mēnesī. Tātad, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka starpība, tīrā peļņa, veido 55 eiro. Jūs ieguldāt tik, ietaupāt tik, un tīrā peļņa veido 55 eiro. Lietojot Cepter, jūs ekonomējat, pelnāt naudu, un pats svarīgākais, jūs pasargājat savu veselību. Iesakām jums arī citus produktus no Cepter Masterpiece – virtuves trauku šedevru kolekcijas. Par apstiprinājumu mūsu produktu kvalitātei un biznesā gūtajiem panākumiem esam saņēmuši lielu skaitu starptautisku apbalvojumu. USA Ellis Island Medal of Honor 2011 tika piešķirta Cepter kungam par izcilo ieguldījumu miljoniem cilvēku labklājībā. 5 reizes Cepter International ir saņēmusi Golden Mercury Award Itālijā par tehnoloģiskajiem sasniegumiem un jauniem un oriģināliem produktiem. Frankfurtē, Vācijā, mums piešķirts apbalvojums par biznesa iniciatīvu. Madridē, Spānijā, apbalvojums par prestižu biznesā, kā arī International Europe Award for Quality, Parīze, Francija, Cavaliere de Lavoro della Repubblica Italiana, apbalvojums, kas piešķirts par tehnoloģiskajām izstrādēm darba sociālajā un nodarbinātības sfērā. Bez tam saņemts arī apbalvojums par holesterīna profilaksi Varšavā, Polijā. Mēs pastāstījām jums par Cepter veselības misiju. Iepazīstinājām ar izcilo, atjautīgo un universālo sistēmu pareizai un ilglaicīgai veselīgu ēdienu pagatavošanai. Tagad mēs piedāvājam iespēju kļūt par vienu no Cepter globālās sistēmas un sekmju dalībniekiem. Mēs piedāvājam radošu darbu, konsultantu amatu, ienākumus, kuru līmeni jūs varat noteikt paši. Mēs piedāvājam iespēju jums pašiem noteikt savu darba laiku, atzinību, vērtīgas balvas, ceļojumus un izklaidi. Mēs piedāvājam drošu partneri, visā pasaulē pazīstama zīmola un spēcīgas kompānijas atbalstu.
Es ceru, ka esmu sniedzis jums vērtīgu un zinātniski pamatotu informāciju un pilnībā pastāstījis par Ceptera unikālo sistēmu pareizai, veselīgu ēdienu pagatavošanai. Tagad jūs to zināt. No šīs dienas jūs varat uzņemties atbildību par savu un savu tuvinieku veselību. Jūsu veselība, tā ir jūsu izvēle. Paldies par uzmanību un neaizmirstiet, veselīgs ēdiens, ilgāka dzīve!